Aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Šīs nedēļas raidījumā Pa ceļam saruna ar Vīnziņu asociācijas vienu no dibinātājām Valentīnu Grandānskundzi. Sveicināti! Cilvēki ceļo un dzer vīnu. Liela daļa cilvēku ceļo un dzer vīnu, jo vīna dzeršana ir neatņemama sastāvdaļa pie pusdienām vai vakariņām vai pie kultūras, bet ir cilvēki, kuri ceļo, lai dzertu vīnu. Kāpēc? Ar ko viņi nodarbojās? Ne jau tikai dzeršana viena ir tā, kas viņus aicina. Es gribētu, lai cilvēki nedomā, ka vīna ceļojums tas ir vienkārši iedzeršanas ceļojums. Ideālā gadījumā vīna ceļojumā dodās cilvēki, kas ir jau savu dvēseli lielā mērā atdevuši tai vīnu kultūrai, un viņiem gribas kaut ko vairāk uzzināt, viņiem gribas redzēt, kāda ir tā daba, kādi ir tie cilvēki, kas dara viņu iemīļoto vīnu stilu, piemēram. Un atkarībā no cilvēka pretenziju līmeni, tad mēs arī varam piedāvāt, teiksim, vienkārši. Mēs braucam pa lielceļiem un iebraucam tur, kur vieglāk tikt klāt, un domājam, ka tas ir īstais vīna ceļojums. Tas varbūt ir pats pirmais sākums, kamēr cilvēka, teiksim, tā pieredze, un tiešām tas pretenziju līmenis ar pieredzi ceļās, kamēr ir vienalga, kā tas vīns garšo ar katru nākošo laba vīna pudeli, sevišķi, ja tā ir baudīta domu biedru grupā vai kompānijā un ar uzsvaru uz niansēm un uz to baudījumu, ko tas vīns dod. Gribas arvien augstāk un augstāk pa to pretenziju kāpnīt, pakāpties un izvēlēties nevis nejauši, kurš gadās, bet uz kaut kādu noteiktu ļoti augstvērtīgu vīnu, kam ir apakšā ir arī kaut kāda filozofija un ka galvenais, kad no vīna kultūra tas nav tikai vīna ražošana, tad tur ir kopā vīnogas, cilvēks, kas dzīvo tajā konkrētajā klimatiskajā zonā, tajā kultūra vēsturiskajā atmosfērā. Tas tad ir tas, kas dod to iemeslu vispār doties vīna ceļojumā. Vīna ceļojumā vīna dzeršana ir nosacīta tikai gala punkts kronis. Kas vēl ir tas, ko cilvēks vīna ceļojumā bauda? Tas ir vīna pagrabi, vīna dārzi. Kas ir vēl bez tā gala punkta? Pie tam es pat neteiktu, ka tā ir dzeršana. Ja jūs gribat pataupīt savu enerģiju un nogaršot visu, kas, piemēram, tiek piedāvāts, tad tā ir drīzāk degustācija. Un, protams, ka cilvēki grib redzēt vīna dārzu, cilvēki grib redzēt vīna pagrabu. Tie, kam arī interesē, kā tas vīns top, viņi grib redzēt reāli to vīna darītavu. Čelentāno, kurš mīca vīnogas? Tas ir tāds romantizēts kadrs, bet tā vīnogu mīcīšana ar kājām, tam arī ir iemesls, kāpēc to dara. Teiksim, vēsturiski, tas vienkārši tehniski nebija tik tālu, lai mēs aizstātu ar kaut ko citu, bet ir arī, piemēram, pat šobrīd labāko portvīnu darīšanā izmanto šo kājām mīcīšanu, tāpēc, lai mēs netraumētu vīnogus tik lielā mērā, ka vīnogu sulā ienāk lūk šīs rūgtās vielas un nekas nav tik maigs kā cilvēka kājas pieskāriens. Un tieši viņš to vīnogu saspiež vajadzīgajā stiprumā. Bet jūs pieļaujat, ka tas notiek tikai kaut kādā ierobežotā laikā un ierobežotā vietā? Protams, tas notiek tikko kā vīnogas ir novāktas, un tad ir ātri ar viņām jādarbojas, lai viņas nesaskāptu, nesarūgtu, nesapelētu, un tas notiek, Portu gadījumā parasti tas ir septembra beigas, oktobra sākums? Es domāju, ka tas varētu būt oktobrs, jā. Tas ir atkarībā no tā, kāda vīnogu šķirne. Viņām arī ir dažāds tas veģetācijas periods, vai tas ir stipri vairāk uz dienvidiem, vai tas ir stipri vairāk uz ziemeļiem. Piemēram, Šardonē Sicīlijā novāca augusta sākumā, Šardonē Šablī novāca septembra vidū vai beigās. Degustējies, un tad, kad tomēr tā kā jūti, kad tomēr vairs tas organisms vairs negrib, vai ir kaut kādas viltības
baltmaizi tā kā vajadzētu tomēr piekost Pirmkārt, virsū? ja organisms slikti panes vīnu kā tādu, jūs varat smāržot, jūs varat nogaršot un jūs varat izspļaut. Tas ir tas tehniskais degustācijas paņēmiens. Parasti ceļojumos tā nedara. Un parasti tas vīna daudzums nav tik liels, lai jūs ar viņu netiktu galā, bet vienmēr ir vajadzīgs ūdens un vienmēr arī palīdz baltmaize. Tātad neitrāls kaut kas, kas palīdz jums tikt fiziski galā ar šo procesu. Bet no visām šīm vīna darīšanas un vīna ceļojumiem ir ļoti būtisks aspekts ir kontakts ar vīndarītavas pārstāvi, ideālā gadījumā ar vīndarītavas īpašnieku vai pašu vīndari. Un tur jau ir tas, ko jūs nevarat atrast nevienā restorānā, ne arī lasot grāmatu, ne arī skatoties, es nezinu, kaut kādas televīzijas rādījumus. Lūk, šis cilvēciskais kontakts ir tas, kas faktiski burtiski atver to dvēseli vaļā. Un tad jūs saprotat, pat ne ar prātu, bet ar sirdi jūs pilnīgi ieiet tajā vīna civilizācijā. Kāds jūs viedoklis par dažādām blakus lietām, kuru vīna ražotāji ir izdomājuši, kā piemēram vīna spā, vīnoterapija, kā vīnogu, kauliņu, eļļa un vispārējais, kas tiek lietots kosmetoloģijā? Tas ir veids, kā izklaidēt cilvēkus, kā pievilināt viņus vispār. Arī no pa šīm durvīm var ienākt vīna pasaulē. Vīna turismas pat labāk tiek proponēts, kā tas ir veicinoši, jo vīna ražošana ir pieaugusi un pieaugusi. Vīna tirdzniecībā jāsastopās ar diezgan sīvu konkurenci. Un visi veidi ir labi, kā ieaicināt tajā vīna darītavā vai konkrētās ģimenes vīna teiksim, tādu cienītāju pulkā cilvēkus. Atkarībā no tā, caur kurām durvīm cits varbūt ir tehniski orientēts, viņam tas neinteresē. Cits varbūt ir tieši šādā veidā iemīl to vīnu. Ir vienalga kādā veidā, galvenais, ka ja cilvēks atklāja to vīnu burvību. Dažādi cilvēki, es negribu nekādā veidā sevi nosaukt par vīna zinātāju, bet tik daudz kaut kur man kāds ir iemācījis, kad Bordeaux un vispār franči visi 2005. Gads labs un toskāņi un visi itāļi 2004. labs. Kas ir tās vietas pasaulē, kuras gan pēc savas dabas skaistuma, gan pēc savas sagatavotības pieņemt vīnu turistus, gan pēc tā, kad tiešām šis vīna darītājs ir tā vērts, lai viņu mācītos. Viņš nav tas, kurš ražo 7 cisternas ar vīnu, kuras ar kuģī tiek pārpumpētas uz maz gudri dzert zinošām valstīm. Kāpēc Bordeaux ir tas, kas pirmais nāk prātā? Bordeaux kā reģions pastāv tur pat 1000 gadus. Un Bordeaux ir bijis tas, kas ir pirmais bijis pieprasīts labi situētos namos, kuri gadsimtiem ilgi atradušies Londonā. Un viena lieta ir vīna audzēšana, otra lieta ir, teiksim, jūsmošana pa vietu, bet trešā lieta ir, ka vīns vienmēr ir komerciāla prece bijusi. Ja tad Angļi? Angļi bija tie, un viņi vēl joprojām ir tie, kas faktiski attīstīja to vīna baudītāju, to garšas standartu, kas bijuši prasīgākie, maksāt spējīgākie pircēji, un Bordeaux atradās pietiekoši aizsniedzamā attālumā no Anglijas. Jūsu iepriekšējais labākais vīna ceļojums? Es esmu kopš pirmo reizi, es biju 1998. gada maijā, tajā brīdī es tiešām arī jutos, ka es esmu nonākusi Mekā. Vīnmīļa Mekā, tas bija Chateau Brion, visvecākais nams no šī Bordeaux reģiona. Bet kopš tiem laikiem es esmu diezgan daudz, jo sevišķi Francijā izceļojusies, un man ir ļoti labas atmiņas par vienu ceļojumu, kas bija pirms gada pa Loāras ieleju. Tur es braucu kopā ar saviem kolēģiem no Vīnziņu asociācijas. Tur mēs bijām piemeklējuši tiešām tādas vīna darītājus, kas varbūt nav tik skanīgas vispār, bet kam ir perfekcionista pieeja vīna darīšanā. Vairāk par vīnu, nevis par smukumu pagrabā?
Ziniet, smukums ir tāda uztaisāma lieta, bet nevienmēr smukums dod atmosfēru. Es esmu bijusi Chateau Mouton Rothschild vīna pagrabā, un es galīgi to neuztveru, ka tas ir mani emocionāli uzrunājis, lai gan es zinu šī nama vietu vispār hierarhijā, bet Vīns, jā, bet emocija nav. Tur emocija nav, tāpēc, ka tur viņi vienkārši tura distanci, tāpēc ka visus viņi nevar uzņemt, otrkārt viņi apzinās savu īpašo stāvokli, treškārt tur ir, teiksim, laipns klerks, kas ar jums runā, un tur nav vispār ne mazākās iespējas sajust, to dzimtas vai ģimenes, tos attieksmi pret savu dzīvi. Turklāt mazākā kādā, kaut vai Bordeaux vīna šato, vai ir brīnišķīgas vietas bijušas arī Mozeles ielējā, kur jūs vienkārši veseli 20 cilvēku grupu ielaiž dzīvojamā istabā un dot 11 vīnus pēc kādas nogaršot vienkārši perfektākās kvalitātes. Tas ir tas, kas uzrunā emocionāli. Varbūt esmu tiešām tāds romantiķis un emocionāls cilvēks, bet es uzskatu, ka vīns ir tādēļ vērts, ka viņš iedarbojās uz tevīm ar emocionāli uzrunā sirdi, nevis prātu. Ir, protams, arī tādi vīni, kas uzrunā jūsu saprātu, bet tas ir drīzāk pirkšanas un pārdošanas jautājums. Jūsu sapņu pils, uz kurieni jūs vēlētos aizceļot? Es tā padomāju, ka nevarētu teikt, ka tā ir sapņu pils. Pirmkārt, es vēl neesmu bijusi Piemontā, kas ir tas reģions, kas ir no visas Itālijas mani aizkustina. Tā ir tā vieta, ko es ceru tuvākajos gados realizēt. Tad man neskapēc liekas, Heresa ir tā vieta, kur es gribētu pabūt, jo tas arī ļoti saudabīgs vīnu stils un vispār drusku pavisam cita pasaule nekā Itālija vai Austrija. Austrijā ir ļoti brīnišķīga daba un brīnišķīga vīni arī. Tu vienkārši cilvēki domā, ka Bordeaux, starp citu, nav nemaz tā, teiksim, tā ainava nav. Ainava tur nav, bet tur ir tā varenība, tās buržuā pilis, kas veido ainavu. Paldies Grandāns kundzei. Raidījumā Pa ceļam. Ceļojuma aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam.